Andi, kārtējais projekts. Jā, esam stabilā. Tagad krāsotais dēlis, 3 kārtas, 4 kārtas, vecāka krāsa, eļas, slīpējam ar graudiem uz augšu no 12. uz 24., 36., 60. Piebeigsim iespējams šo dēli ar 100. Iegūstam jaunu, praktiski atjaunotu grīdu, kas varbūt šeit bija ieklāta pirms gadiem, nezinu, 80. Un tad jau atkal klients izvēlās, kādu toni viņš grib, vai laku. Visu nopulējam, liekam laku vai eļu. Ko tu labāk iesaki, laku vai eļu šādām grīdām? Viss atkarīgs no slodzes. Ja ar čībiņām, ja ar zeķītēm, tad var likt pat eļu un neapstrādāt pat vienkārši uzliekot eļu. Mēs varam viņu kopjot, principā uzturēt formā. Var neredzamo laku. Viss atkarīgs no klienta vēlmēm. Varbūt klientam interesē tonis, tad ir jātonē ar eļu. Un kādu kaut kādu sarežģījumu varbūt apstrādājot šo dēli? Bieži vien dēļi ir saplēsājuši kaut kur stūros vai pa vidu. Arī gadās, kad viņus ir jāmaina, jāpretezē, izgriežam ārā, liekam iekšā jaunus. Bet, jā, kā redzam šeit, viens no pēdējiem stāviem, tad dēļi vienkārši ideāli, man liekas, kur nu vēl labākus. Manuprāt, tas ir super, ka kādreiz viņi priekš mums krāsoja. Tagad mēs noslīpējam, mums ir atpakaļ jauns foršs dēlis, kas rada pilnīgi citu maigumu sajūtu. Varbūt vēl ir kaut kāds nianses, ko pastiprināt klients vēlētos tieši šādām grīdām? Jā, tad tieši ir tā situācija, kad ir dēlis, tad noņemam krāsu, redzam, parādās šūs. Viņas ir jātīra, te ir visādi špatele vecā, krāsa vecā. Mēs to visu tīram ārā un pēc koka toņa mēs iepildam speciālu mastiku, tādu elastīgu, lai koks, kad staigā, lai tā vienkārši neizspiežas uzreiz ārā, bet koks ir sauss, viņam nevajadzētu baigi staigāt. Šajā vietā viņš, principā, mēs aizpildam to mastiku, piedzīt koku tonim, visu noslīpējot, dabonam viendabīgu izskatu bez šuvēm. Un šuvis pat izceļ to skaistumu, varbūt kaut kur reizēm ir, ka klients vēlas gaišu grīdu, melnas līnijas šuvēs, un tas izskatās diezgan bombīgi, stilīgi. Jā. Nu labi, tad gribam redzēt gala rezultātu. Redzēsim, būs. Pagaidām tad čau. Čau.